Gada labdaris Baiba Volgaste. Šķiet, nav neviena pasākuma, kur Baiba nepiedalītos. Visur viņa ir klāt. Talkās, pārgājienos purvā un pa mežu, svētku pasākumos, spoku lugā un dejās. Ne tikai piedalās, bet aktīvi atbalsta, palīdz un līdzdarbojas. Viņa neatstājās, ka noteikti vajag ielīgošanas svētkus un Halovīna ballīti, kas abi prasīja pamatīgu sagatavošanos. Ilgadējā klapdanča dejotāja vienmēr ir gatava kāpt uz skatuves un ar savu sirsnīgo nedziestošo smaidu iepriecināt citus. Iespējams, ka smaids trenēts viņas pamatdarbā austriešu azartspēļu uzņēmumā Alfor klientu apkalpošanā, taču attieksmi notēlot nevar. Viņas sirsnīgā un pozitīvā attieksme pret dzīvi saredzama ikdejas solī. Pat stāvot malā, Baiba līdzi jūt un atbalsta citus pašdarbniekus. Baiba ļoti labi raksturo viena epizode klapdanča sadancošanas svētkos martā. Dejā, kad tie zēni prūšos gāja, Stelpes kolektīvam pietrūka vienas meitas. To pamanījusi dejas vidū ieleca mūsu Baiba. Kad Dons aicināja iesūtīt dejas soļu video savai dziesmai jau rīt, Baiba uzreiz atsaucās un uzkurbulēja visu klapdanci to nodejot. Sirsnīgi un mīļi paldies visiem, kuri piedalījās šajā piedzīvojumā, dejas piedzīvojumā. Tā klapdancis uz pussekundi iekļuva Dona videoklipā. Visnopietnāko un ilgstošāko darbu Baiba ieguldījusi daudzstāvu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanā. Kopā ar Sintiju Maiju ir gan kaplēts, griezts, ravēts, krāsots. Kāpēc Baiba to dara? Kad citi noskatās pa logiem, saka, nav jau mans. Man patīk, ka man viss apkārt ir smuki, atbild Baiba. Gada labdaris Baiba Volgaste.